Vai jūs sadarītu dzimšanas datumu, vai tā ir patiesība vai mīts? Saprotiet, vai esat sadarītu dzimšanas datumu, godīgi atbildi, kā to parasti saprotam mēs, ir nē. Nav tāda cilvēka, kas mums der, bet šīs neder. Patiesība cita, ar katru cilvēku mums ir sadarība. Jautājums ir, kādā līmenī un kādam mērķim. Ar vienu tu vari veidot ģimeni, ar citu tu vari veidot biznesu, ar citu tu vari veidot garīgo izaugsmu, vēl ar kādu tu vari iziet kaut kādas mācības dzīvēs, ar krīzi. Ciberpsiholoģija nerunā par der vai nebot. Tā runā, kā jūs esat sadarīgi, kurā jomā un ko šī savienība jums māca. Un tas sāks apzināt izvēli un vilšanās. Nevis cerība, kaut kas pats saliksies, sakārtosies. Saprotot sadarīt, tu pārstāji vainot sevi vai otru. Tu sāc saprast attiecību jēgu. Un tev ir instrumenti, kā to uzlabot, piepildīt un nest attiecības attīstības virzienā. Vairums cilvēki neko nezin par šo un tic, ka nesadaram un cenšas izmainīt otru cilvēku. Tas ir zināšana trūkums. Tas ievedīs grāvī, un bez ciberpsiholoģijas zināšanām šo būs ļoti grūti saprast, kā to uzlabot, praktiski pielietot dzīvē. Katram ir sava brīvā izvēle, un to viņš arī sevi ieved krīzē, izdarot to brīvo izvēli bez zināšanām. Tātad ieiet ilūzijās. Ja vēlēs uzzināt vairāk par attiecībām bez ilūzijām, piesako. Tā mēs skatāmies sadarīt dziļi, godīgi un praktiski.